Sveiki! Sveiki visiem! Mani sauc Chloja Tinga, un es atkal esmu klāt. Vai mēs varam būt formā un veseli, neizejot no mājām uz sporta zāli? Es zinu, ka visiem ir maz brīvā laika, bet ticiet man, nav jāpavada stundām ilgi treniņos, lai redzētu labus rezultātus. Šajā video es jums parādīšu 10 minūšu treniņu, kuru varat veikt jebkur un jebkurā laikā. Jums nekas nav nepieciešams, tikai jūsu ķermenis un 10 minūtes laika. Sāksim, sadedzināsim kalorijas un padarīsim mūsu ķermeņus stiprus. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai pieredzējis sportists, šo treniņu var pielāgot jebkuram sagatavotības līmenim. Atcerieties, ka ir svarīgi izaicināt sevi un dot visu iespējamo. Tātad, negaidīsim. Sāksim, palieciet ar mani līdz galam, jo man ir kaut kas īpašs, kas padarīs šo treniņu vēl aizraujošāku. Papildu informāciju par mūsu atbalstītāju īpašajiem piedāvājumiem atradīsiet video aprakstā. Vai jūtat dedzināšanu muskuļos? Es arī! Turpinām! Sāksim! Pirmais vingrinājums ir vienkāršs, bet efektīvs. Lēkšana ar roku un kāju izplešanu. Tas ir viegli izpildāms un lieliski piemērots, lai pātrinātu sirdsdarbību un sadedzinātu kalorijas. Atceries šo vingrinājumu no skolas laikiem. Atgriezīsimies pagātnē. Nostājies taisni, kājas kopā, rokas brīvi nolaistas gar sāniem. Tagad lēcienā. Lēkšanas laikā izpleš kājas un pacel rokas virs galvas. Piezemējoties, nedaudz ieliec ceļos, pēc tam atkal leci un atgriezies sākuma pozīcijā. Turi muguru taisnu un kustības plūstošas. Un tagad ķeramies pie kalnu kāpēja. Šis vingrinājums stiprinās jūsu vēderpresi un plecus, kā arī pātrinās sirdsdarbību. Sagatavojieties, jūs jutīsiet, kā strādā jūsu vēdera muskuļi. Sākam ar planka pozu. Novietojiet rokas uz grīdas plecu platumā un pārliecinieties, ka jūsu ķermenis ir taisns no galvas līdz papēžiem. Sasprindziniet vēdera muskuļus un turiet muguru taisnu. Un tagad sākas jautrība. Turot vēdera muskuļus saspringtus, ātri pievelciet vienu celi pie krūtīm, cenšoties noturēt gurnus pēc iespējas tuvāk grīdai. Ātri mainiet kājas, it kā jūs skrietu planka pozā, un neaizmirstiet elpot. Turpiniet kāpt. Centieties nedaudz pātrināt tempu, bet pārliecinieties, ka saglabājat pareizu pozu. Iztēlojieties, ka ar katru soli jūs kāpjat kalnā uz pašu virsotni. Jūs varat veikt vingrinājumu lēnāk, kontrolējot kāju maiņu. Varat arī pieskarties grīdai ar celi, kad maināt kājas. Vissvarīgākais ir turēt vēdera muskuļus saspringtus un muguru taisnu. Vēl nedaudz, 10 sekundes. Kalnu kāpējs ir lielisks vingrinājums, ko var iekļaut savā ikdienas treniņā. Tas var būt izaicinošs, bet ļoti efektīvs, un labākais ir tas, ka tam nav nepieciešams nekāds aprīkojums. Jūs varat to izdarīt. Lieliski! Mēs paveicām 30 sekundes. Dziļi ielpojiet, izelpojiet un netiepiet vēdera muskuļus. Kad esat gatavi, ķeramies pie nākamā. Sveiki! Vai esat gatavi trešajam vingrojumam? Mēs taisīsim pietupienu. Lielisks vingrojums stiprām kājām un dibenam, kas ir tikpat skaists kā Michelangelo Dāvids. Šim vingrojumam nav nepieciešams īpašs aprīkojums. Vienkārši pievērsiet uzmanību pareizai formai, sekojiet man. Iedomājieties, ka jūs apsēžaties. Lēnām pietupieties, līdz jūsu dibens ir paralēli grīdai, turot muguru taisnu. Un atcerieties, mugura taisna. Ieslēdziet vēdera muskuļus un skatieties taisni uz priekšu. Ielpā, kad pietupaties, un izelpojiet, kad pieceļaties. Vēl mazliet, vai jūtat dedzināšanu kājās un dibenā? Tā ir laba zīme. Nepadodieties. Mēs to varam izdarīt kopā. Lai izvairītos no traumām, ir svarīgi turēt muguru taisnu. Sasprindziniet dibenu, kad pieceļaties. Tas ir noslēpums stiprai mugurai. Turpiniet. Vēl tikai daži. Tad mēs atpūtīsimies. Atcerieties, kāpēc mēs sākām. Iztēlojieties savu mērķi un dariet visu iespējamo. Redzat? Nav jāiet uz sporta zāli, lai iegūtu vēlamo formu. Ar apņēmību un pūlēm jūs varat sasniegt lieliskus rezultātus pat mājās. Vēl tikai dažas sekundes. Mēs gandrīz esam galā. Lieliski! Mēs pabeidzām pietupienus. Malači! Es lepojos ar jums. Tagad atpūtieties, padzerieties ūdeni un sagatavojieties nākamajam vingrojumam. Tālāk vingrinājums, kas padarīs mūsu korsetes muskuļus stiprus kā tērauds. Dēlis. Šis vingrinājums ir lielisks,
lai stiprinātu visu ķermeni, uzlabotu izturību un pat sadedzinātu kalorijas. Novietojiet elkoņus uz grīdas tieši zem pleciem. Izstiepiet kājas taisni aizmugurē un noturiet svaru vienmērīgi sadalītu starp elkoņiem un kāju pirkstiem. Atcerieties, ka jūsu ķermenim jābūt pilnīgi taisnam no galvas līdz papēžiem. Sasprindziniet vēdera muskuļus, paceliet gurnus uz augšu un pārliecinieties, ka mugura neizliekas. Iedomājieties, ka jums uz muguras atrodas taisna koka līste un jums tā jānotur taisni. Šajā pozīcijā lēnām ieelpojiet un izelpojiet. Koncentrējieties uz savu spēku un turpiniet cīnīties. Jūs to varat. Vai jūtat dedzināšanu vēdera muskuļos? Tā ir laba zīme. Tas nozīmē, ka vingrinājums darbojas. Nepadodieties. Turpiniet cīnīties. Dēlis ir lielisks vingrinājums gan ķermenim, gan prātam. Padomājiet par visām priekšrocībām. Plakans vēders, stipra mugura, labāka izturība. Un jūs to visu varat iegūt, veltot tikai dažas minūtes dienā. Nāciet, turpiniet cīnīties. Vēl tikai nedaudz, un jūs būsiet paveikuši. Atcerieties, ka jūs esat stiprāki nekā jūs domājat. Un dēlis ir pabeigts. Lieliski paveikts. Tagad īsa atpūta un gatavojieties nākamajam vingrinājumam. Gatavi! Laiks varžu lēcieniem. Šis vingrojums ir lielisks visam ķermenim un muskuļiem, un to var veikt ātri. Nostājieties taisni, kājas plecu platumā. Notupieties kā vardei un novietojiet rokas uz grīdas. Tagad ar lēcienu atvirziet kājas atpakaļ, ieņemot atspiešanās pozīciju. Izspiedieties uz augšu, kā atspiežoties, un ar lēcienu pievelciet kājas atpakaļ pie rokām. Uzlēciet gaisā, paceļot rokas virs galvas. Vēlreiz, ātri un enerģiski. Turies, tu to vari. Neaizmirstiet elpot. Ieelpā, tupjoties vai ieņemot atspiešanās pozīciju, un izelpā, spiežoties augšā vai lecot. Šis vingrojums var būt nedaudz grūts, bet tas palīdz sadedzināt kalorijas un stiprināt muskuļus. Sajūt, kā strādā muskuļi un sirds pukst straujāk. Tā ir laba zīme. Nepadodies. Gandrīz gatavs. Atceries savu mērķi. Iztēlojies rezultātu. Koncentrējies un dari labāko. Un tas arī viss. Varžu lēcieni paveikti. Lieliski. Vēl viens vingrojums pabeigts. Dziļi ieelpo un padzeries ūdeni. Tiekamies nākamajā vingrojumā. Un te nu mēs esam klāt pie mūsu augsto celtņu vingrinājuma. Vai esat gatavi mūsu 6. vingrinājumam – augstie ceļgali? Pātrināsim sirdsdarbību, turiet muguru taisni un celiet ceļus tik augstu, cik vien varat. Iztēlojieties, ka ar katru pacelšanu vēlaties ar celi aizskart degunu. Un neaizmirstiet viegli elpot vingrinājuma laikā. Ieelpā, nolaižot ceļus un izelpā, tos paceļot. Turiet ritmu, koncentrējieties un pats galvenais – smaidi. Lieliski paveikts. Neļausimies nogurumam, vai ne? Ir svarīgi dzert daudz ūdens. Mēs esam komanda, un mēs esam šeit, lai atbalstītu viens otru. Vai esat gatavi nākamajam izaicinājumam? Aiziet! Atspiešanās. Esam jau pie mūsu 7. vingrinājuma – atspiešanās. Viens no labākajiem vingrinājumiem, lai stiprinātu ķermeņa augšdaļu. Viss kārtībā. Darīsim to lēnām. Novietojiet rokas plecu platumā. Pirksti vērst uz priekšu. Jūsu ķermenim jābūt taisnam kā dēlim. No galvas līdz papēžiem, vienā līnijā. Tagad salieciet elkoņus un nolaidiet krūtis, līdz tā gandrīz pieskaras grīdai. Centieties turēt elkoņus tuvu ķermenim, tas labāk nodarbinās jūs tricepsus. Neaizmirstiet elpot. Ieelpā, nolaižoties, izelpā, spiežoties augšā. Ja esat iesācējs, varat veikt atspiešanos, atbalstoties uz ceļiem. Ir svarīgi veikt vingrinājumu pareizi. Kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti. Lieliski! Jūs to paveicāt! Jūtat nelielu dedzināšanu rokās. Neuztraucieties, tas ir normāli. Tas nozīmē, ka mēs strādājam pie sava sapņu ķermeņa. Atcerieties, katrs atspiešanās ir svarīgs. Pat, ja jūs varat veikt tikai dažus, tas ir liels solis pareizajā virzienā. Ir svarīgi nepadoties un turpināt censties. Tagad īsa pauze un gatavojamies nākamajam vingrinājumam. Saglabājiet enerģiju augstu, dedziniet kalorijas un nepadodieties. Saglabājiet enerģiju, mēs to varam izdarīt kopā. Mēs to varam, es zinu. Sānu stāvēšana. Mūsu 8. aktivitāte šodien ir sānu izklupieni. Esiet gatavi, jo šis vingrinājums liks jums sajust kālu muskuļus. Tas ir lieliski piemērots kāju muskuļu stiprināšanai. Bet neuztraucieties, jums tas patiks. Nostājieties taisni, kājas kopā. Novietojiet rokas uz gurniem.
Tagad speriet lielus sāniem ar labo kāju un salieciet labo celi. Turiet kreiso kāju taisni un pēdu pie grīdas. Pārliecinieties, ka pieliecoties, jūsu labais celis neizvirzās pāri jūsu kāju pirkstiem. Turiet muguru taisni un sasprindziniet vēdera muskuļus. Vai jūtat stiepšanos kāju iekšpusē? Labi, tas nozīmē, ka tas darbojas. Tagad atgriezieties sākuma pozīcijā un atkārtojiet to pašu ar otru kāju. Turpiniet mainīt kājas, saglabājot ritmu un vienmērīgi elpojot. Tas arī viss ar sānu izklupienim. Nu, kā jūtaties? Vai jūtat, kā strādā jūsu muskuļi? Šis vingrinājums stiprina kāju muskuļus un uzlabo līdzsvaru. Ja nepieciešams, paņemiet nelielu pauzi. Padzerieties ūdeni un dziļi ieelpojiet. Turpinām. Gandrīz pabeigts. Vēl nedaudz. Atcerieties, katrs vingrinājums ir svarīgs. Nepadodieties, pat ja sākumā ir grūti. Ar piepūli un apņēmību jūs varat sasniegt visu, ko vēlieties. Mēs esam komanda un mēs esam šeit, lai atbalstītu viens otru. Tāpēc darīsim to kopā. Gandrīz jau esam šī treniņa beigās. Pēdējais vingrinājums mūsu vēdera muskuļiem – krievu vērpšana. Redzēsiet, kā jūsu vēdera presīte kļūs stipra un stingra. Šim vingrinājumam apsēdieties uz grīdas un salieciet ceļus. Turiet muguru taisni un nedaudz atliecoties. Izveidojiet nelielu leņķi starp muguru un grīdu. Jums vajadzētu sajust sasprindzinājumu vēdera muskuļos. Tā ir laba zīme. Tagad nedaudz paceliet rokas un grieziet ķermeņa augšdaļu no vienas puses uz otru. Iedomājieties, ka jūs ar vidukli griežat mitru dvieli. Tas palīdzēs iesaistīt pareizos muskuļus. Neaizmirstiet elpot. Ja vēlaties padarīt to grūtāk un sadedzināt vairāk kaloriju, paceliet kājas no grīdas, griežot ķermeni. Sajūtiet to dedzināšanu vēdera muskuļos. Tā jūs iegūsiet stipru un stingru vēderpresi. Turpiniet to darīt 30 sekundes. Dziļi elpojiet un ar katru pagriezienu sasprindziniet vēdera muskuļus. Jūs to varat. Turamies kopā. Vēl nedaudz. Nepadodieties. Koncentrējieties. Gandrīz esam finišā. Vēl nedaudz. Un mēs būsim klāt, draugi. Mēs tuvojamies šī treniņa noslēgumam. Atlicis tikai viens pēdējais izaicinājums. To sauc par plank jack semping. Mēs visi zinām, kas ir planka un kas ir jumping jack, un šis vingrinājums apvieno abus. Ar šī vingrinājuma palīdzību mēs sadedzināsim daudz kaloriju un stiprināsim savus vēdera muskuļus. Ieņemiet plankas pozu. Plaukstas atrodas zem pleciem, un ķermenis ir taisns kā dēlis. Jūs zināt, kā to izdarīt. Rokas zem pleciem, ķermenis taisns no galvas līdz papēžiem. Tagad leciet plati ar kājām, tāpat kā veicot jumping jack. Pēc tam atgriezieties sākuma stāvoklī. Veiciet to lēnām un kontrolēti, un neaizmirstiet elpot. Jūs sajutīsiet dedzināšanu vēdera un plecu muskuļos. Neuztraucieties, tas ir grūti, bet tas ir pēdējais. Veiciet to 30 sekundes. Turiet muguru taisnu un sasprindziniet vēdera muskuļus. Jūs to varat. Mēs visi esam vienā laivā. Ticiet sev. Lieliski! Jūs tikko pabeidzāt šo ātro un efektīvo treniņu kaloriju dedzināšanai. Lieliski paveikts! Šī īsā, bet efektīvā programma palīdzēs jums sadedzināt liekos taukus. Atcerieties, ka konsekvence ir panākumu atslēga. Centieties veikt šo treniņu katru dienu. Pietiek pat ar 10 minūtēm dienā. It īpaši, ja jūs tikai sākat. Mainiet savu ķermeni ar mājas treniņiem. Jums nav nepieciešams dārgs aprīkojums. Tikai nospraudiet mērķi un veltiet dažas minūtes dienā. Abonējiet šo kanālu un aktivizējiet paziņojumus, lai nepalaistu garām jaunus treniņu video. Ja jums patika šis video, spiediet patīk, abonējiet kanālu, dalieties ar to ar draugiem un rakstiet komentāros, ko jūs domājat par šo treniņu. Tiekamies nākamajā treniņu video. Ja jums patika šis video, noteikti apskatiet aprakstu. Tur atradīsiet īpašus piedāvājumus un noderīgas saites.